Ir 9:40 minūtes grupa, bet Ziemassvētkos aicinu uz koncertu sēriju Burvīga nakts, un mums šā rītā divi burvīgi ciemiņi. Guntars Račs, labrīt, Gunter. Labrīt. Un Georgs Rukmans Počs. Labrīt, Georg. Georg, tu šobrīd, kā mēs sakam, basto skolu? Drusciņ. Viņam ir darba audzināšanas stunda. Labi, sauksim to par darba audzināšanas stundu. Jā, viņam ir prakse. Viņam ir prakse. Viņam ir mūzikas stunda šobrīd. Jā, iedomājies, kurš vēl bērns var mūzikas stundā tikt pasēdēt rādio parunāties par mūziku? Iedomājies? Nu, jā. Cik sen jau ir jūsu kopsadarbība? Pirms 2 vai 3 gadiem šitais viss sākās. Pirms 2 vai 3 gadiem. Šitais viss sākās. Labs, malacis. Un kā tevi lielie puiši pieņem savā kolektīvā? Labi, jauki. Un kā tev šķiet, kāpēc tu gribi ar viņiem kopā mūzicēt? Jā? Ar ko viņi tādi izcēlušies ir? Kas tev patīk viņos? Viņi ir jauki. Viņi aptuveni visi ir smieklīgi. Visi ir smieklīgi. Tas ir brīnišķīgs kompliments. Jā, man šķiet, labs. tas ir brīnišķīgs kompliments. Gunter, tātad Ziemassvētku dziesmu koncerts, vai ir arī kaut kas no klasiskā bet repertuāra gaidāms? Jā, koncerts ir faktiski 2 daļās. Pirmajā daļā mēs nospēlējam savu, varētu teikt, klasisko repertuāru pieklauvē ar vakar vējā un tādām dziesmām. Un otrā daļa ir jau tādas klasiskākas Ziemassvētku dziesmas, kā arī, protams, Georga Rukmaņa Poča uznāciens ar viņa repertuāru un pilnīgi jaunu dziesmu, ko mēs esam tikko kā vakar iestudējuši. Katrīna Dimanta ar Ines Zanders vārdiem dāvāja Georgam savu jauno dziesmu. Un, jā, tā kā būs gan pirmatskaņojumi, gan arī Ziemassvētku klasika. Jo redzi, ja es to dziesmu ieraudīju atsevišķi nesaistīt ar Ziemassvētkiem, ja, Burvīga nakts, nākamais, kas man nāk prātā, ir dziesma Agrā rītā. Jā. Kā tu saliki kopā? Jā, Tas ir bet repertuārs, jā. Es savukārt klausos, acīm redzot, tie fani, kad nāk uz koncertiem, viņi grib dzirdēt tos vecos hitus. Tās dziesmas, kuras, kā mēs sakām, pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Kā teica Juris Kolakovs, lai viņam, protams, gaiši un viegli, viņš teica tā: jaunās dziesmas spēlē tie, kuriem nav vecās. Pirmatskaņojums. Šobrīd gan jauna dziesma, pirmatskaņojums Radios Konto ēterā. Aiziet. Burvīga nakts. Aiziet. Radios Konto. Te Radios Konto. 9:50 minūtes mūsu šī rīta ciemiņi Guntars Račs un Georgs Rukmanis Počs. Labrīt, kungi! Labrīt! Grupai bet Ziemassvētku koncertūra, uz ko man pakoriģēja abi kungi, ka esot mini-tūri, jo, kā Georgs teica, 15 koncerti ir, jā, tūra. Jā, šoreiz tikai 5. Mini-tūri. Mini-tūri. Kur jūs varēs satikt? Tātad mūsu 18. decembrī varēs satikt Aizkrauklas kultūras centrā, 22. mēs būsim Ulbrukas Spērlē, ko mēs esam ļoti iemīļojuši, 26. decembrī Tukuma pilsētas kultūras namā, 29. decembrī Jelgavas kultūras namā un 30. decembrī noslēgsim Ādažu kultūras centrā. Un šīs vietas nav nejauši izvēlētas, tās ir vietas, kuras mēs pagājušajā gadā neizbraucām. Pagājušajā gadā mēs izbraucām Cēsis, Rēzekne, tātad. Es domāju, ļoti interesanti izvēle tāda. Redz, kur ir. Jā. Mēs vedam, atjaunot mazliet to programmu, bet mēs vedam uz vietām, kurām mēs nebijām aizbraukuši. Es saprotu, jūs vedīsiet ne tikai jaunās dziesmas un jauno to koncertu programmu, bet arī jaunas grāmatas. Jā, man jāpalielās ir. Sāksim ar to, ka mums ir bet nošu grāmata un dziesmu vārdu grāmata. Mums jaunums man ir šodien, faktiski pirmais eksemplārs ir tieši pie Radios Konto Ziemassvētku paltus. Ja? Tas izklausās pēc gastronomijas. Es pirmo pantiņu varbūt nolasīšu. Jā. Dzīvoja reiz meža malā rūķis Zigfrīds dziļā alā. Čiekurus un saknes arī dusmīgs visu laiku bija. Un, kad Ziemassvētki nāca, rūķis šņāca, rūķis krāca, jo tam ļoti, ko tur minēt, nepatika svētkus svinēt. Tāpēc, kāpēc tā jūs pajautāsiet, un tūlīt to uzzināsiet. Steidziet
krēslos iekārtoties, stāsts nav garš, bet pabaistoties. Un tālāk tad jūs varat iztēloties. Cik skaists dzejs lasījums mums ēterā. Paldies, Gunter. Un Agijas Taks zīmējumu, tur tiešām uz vāka ir arī reāls paltus un eglis galā. Ar sarkanu banti. Jā, paldies, Gunter, par galti. Un man vēl jautājums tev, Georga, kāpēc grupa Bet ir tava mīļākā latviešu grupa? Jo es ar to grupu visu jau sāku no aptuveni paša sākuma. No sākuma, protams, es gāju uz dziedāšanas nodarbībām, bet tad viņi paprasīja. Un vajadzēja pamēģināt, un tad mēs nonācam līdz šitajam gadam. Šitais droši vien būs pēdējais gads ar šito programmu. Šito programmu, es domāju, nevis ar šito grupu. Nē, es domāju, ka pēc tam būs tā, ka Georgs Rukmans Počs un draugi, un tie draugi mēs būsim sarunājuši. Jums ir brīnišķīga kompānija, lai jums skaisti koncerti un skaisti satikšanās ar jūsu klausītājiem visā Latvijā. Tiekamies koncertos. Paldies. 9:53 minūtes. Te radios konto.